Kad ķirbīte bija adoptēta, kā smejas Ilze, meistarīgi nostrādājusi patvērsmes darbiniece, piezvanot un pavēstot, ka jaunas mājas ļoti gaida vēl viens kaķēns. Kad ir maziņš, ļoti līdzīgs ķirbītei, kaķēniņš, viens pats patversmē, gauži raud naktīs, viens pats būrītī, tad atkal, sirds sarāvās un aizbraucām pakaļ brālītim. Un īstenībā tas gan bija viens no labākajiem lēmumiem, un es iesaku visiem, viņiem ir interesanti. Viņi ir tiešām dzīves priecīgi kaķīši. Un vispār nevajag uztraukties par to, ka viņi garlaikotos vai kaut kā viens otru pamudina visādām blēņām. Lai arī traumas sekas vēl nedaudz ir redzamas, Ilze ir pārliecināta, ka ķirbītei noteikti šķiet, viņa ir pats laimīgākais kaķis pasaulē.